Mani sauc Ieva Bruci, es strādāju aprūpas centrā Rūri jau veselu gadu. Kad mācījos vidusskolā, es noteikti nebiju domājis, ka es būšu sociālais darbinieks, jo mani interesē vairāk lietas, kas saistītas ar žurnālistiku, multimēdiju, un es biju domājis kļūt par žurnālisti, bet lietas sagriezās tā, ka es tomēr paliku Liepājā un izvēlējos studēt Liepājas universitātē sociālo darbinieku. Studiju laikā es sapratu to, ka tas ir ļoti grūti izzināt cilvēkus, strādāt ar cilvēkiem, būt līdzās viņiem, mēģināt risināt viņu iekšējās problēmas un dot kādus padomus. Īpaši studiju laikā likās, kā es, kā zvaigžņu gurķītis, varu dot padomu cilvēkiem, kuriem ir tik liela dzīves problēmas. Tas pilnīgi negāja kopā ar to, ko es vispār iedomājos, kas ir sociālais darbs. Es sapratu, ka cilvēkiem nav svarīgi, cik tev ir gadi, bet ja tu esi tajā visā iekšā, un ja tu spēj cilvēkiem pateikt īstos vārdus pareizajā brīdī, tu viņiem kaut nedaudz var spēt palīdzēt, ne tikai materiāli, bet tas ir ļoti daudz, ja arī tu viņus uzklausi cilvēkus un spēj ar viņiem komunicēt un iejusties viņu ādā, būt empātiskam. Tas ļoti daudz palīdz cilvēkiem, kuriem ir šajā brīdī, šajā momentā tā problēma, kaut ar tikai nelielu klātbūtni viņus atbalstīt. Nav iespējams pielietot vienu metodi, kas strādā vienam cilvēkam, vienam pacientam, to pašu pielietot arī otram, jo tās problēmas ir ļoti dažādas un situācijas ir pilnīgi krasi atšķirīgas. Mums Rūrē ir viena paciente, kura ir ļoti aktīva kultūras ziņā. Iespējams, daudzi jau no jums ir par viņu dzirdējuši, jo mēs esam publicējuši arī par viņu Facebook lapās un Instagramā. Tā ir paciente, kura vienmēr ar prieku organizē mums dažādus pasākumus, koncertus, deju uzvedumus un sarunā ar savām paziņām. Viņa ir tāds sirds cilvēks, kur to dara no sirds un dvēseles. Viņai ir prieks par katru uzrunāto paziņu, kurš var atnākt šeit pie mums ciemos. Viņa ļoti satraucās par to, vai viss tiks saorganizēts, vai mūzika būs vietā, vai cilvēku skaits būs pietiekoši daudz, vai krēsli ir salikti zālē pietiekami, lai visiem būtu vietas. Šis cilvēks tiešām var redzēt, visu mūžu ir strādājis kultūras jomā, un viņa vienkārši nonāca dzīves situācijā, kad viņai ir grūti mājās. Viņa mājās vien pat vairs nevarēja dzīvot. Viņa vairs nespēja par sevi parūpēties fiziskajā ziņā. Un lūdzu pēc palīdzības sociālajā dienestā, lai viņai piešķir pakalpojumu, jo arī finansiāli viņa nevarēja viena pati to atļauties. Iestājās viņa ar tādu diezgan lielu depresiju šeit. Bet tas, ka mēs viņai arī devām šo iespēju palīdzēt mums, organizēt pasākumus un meklēt šos te visus māksliniekus, viņā uzreiz atraisīja tādu prieku cilvēkam, ka viņš šeit jūtās brīžiem kā pat nākot uz darbu, jo viņa pat ir teikusi, es nevaru nevienu dienu vairāk šeit bez jebkādām kultūras dzīves situācijām iztikt. Viņai tas rada tik lielu prieku, sarunājoties ar saviem vecajiem kolēģiem, zvanot uz savām veco koru grupām, viņa runā dziedātājs, lai nāk, un viņai tas tiešām var redzēt, ka sirds siltums no viņas staro ļoti liels. Viņa par visu tik ļoti priecājās. Viņa nāk pie manis, pie kolēģiem, nāk prasīt, vai viss ir nodrošināts, vai viss būs, vai kādu dāvaniņu mēs varam atstāt viņiem arī. Tas uzreiz ir tik patīkami. Un atceros, vienu reizi arī atnāca viņas kora grupa dziedāt, uzstāties, un pat arī piedalījās. Bija sarunājuši ar savu vadītāju, kad viņa dziedās arī tikai blakus sēdēja krēsliņā, jo viņa nevarēja tik ilgi nostāvēt kājās. Pēc koncerta viņai vadītāji pasniedza ziedus, un tik ļoti emocionāli tas bija. Tiešām prieks par cilvēkiem, kurš dzīvojot šeit, neapstājās pie tā, kad viņi ir, kā citi mēdz teikt, nolēmti, ja šeit dzīvojot, bet cilvēks aplaukst šeit. Cilvēks neapstājās pie tā, un mēs viņai arī tad piedāvājām noslēgt darba līgumu ar viņu. Jo viņi rada prieku mums, mēs viņai arī varam atdarīt ar to pašu, bet viņi bija pilnīgi pret to, ka viņi to nedarīs, viņi nevēlās saņemt atalgojumu par to, viņai tas ir sirds darbs. Pārsvarā, kad iestājās pacienti, mēs viņus mēģinam salikt pa istabiņām tā, lai būtu tā kā ar cilvēki ar vienādām interesēm kopā, kaut līdzīgām interesēm. Bet brīžiem sanāk tā, ka ir salikti divi cilvēki
pilnīgi ar dažādiem raksturiem, ar dažādām uztverēm par dzīvi, un tad mēs dzirdam arī visus tos, visas nianses, kas tiek darīts nepareizi, ko tas otrs cilvēks ne tā pateicis, ne tik ilgi ir skaties televizoru, televizors ir pārāk skaļš, un tad mēs risinām tās situācijas, lai uzlabotu cilvēkiem to ikdienu un visu dzīves šeit brūrē pie mums. Viens arī no vienas nodaļas, otrs no otras nodaļas ir, un tad viņi tā pusdienas laikā pēc pusdienām satiekās lejā zālē, paņem aparātiņā kafiju, iedzer kafiju, pasēž papļāpā, tagad vasaras laikā pie baseina iziet laukā cilvēki, vīrieši pasēž, parunājās par tādām ikdienas lietām, un tad ir atvērts loks, un pie kabinetes dzird arī, ka viņi pārspriež sporta jaunumus, tagad bija olimpiskās spēles, tagad runāja par Latvijas izlasēm, cik tomēr nepaveicās, bet prieks, ka piedalījās. Un tādas sadzīviskas lietas pārspriež tiešām, kad nevis runā par to, cik kāda viņam ir slimība vai kāda otram ir slimība, bet tā, lai to ikdienu nomāktu, viņi par tādām ikdienas lietām tiešām runā, kas kādreiz varbūt bijis katram aktuāls sports vai tiešām nūjošanas, basketbols. Esmu dzirdējis arī, kad puiši saka, kad ir pat ar skeletonu nodarbojušies, un tad viens otru apbrīno un stāst par saviem panākumiem. Un tā ļoti patīkam klausīties, ka cilvēki no malas spēja arī, ka pacienti spēja arī uzklausīt viens otru un paslavēt viens otru. Jā, ļoti daudz cilvēki uzskata, ka šeit, ne tikai šeit, bet vispār aprūpes centri skaitās kā nabaga mājas, kā vietas, kur cilvēki tiek ielikti. Par viņiem šeit bezmaz nerūpējās, bet īstenībā mans priekšstats ir pilnīgi mainījies par to, jo sākot strādāt Rūrē, es redzu, cik cilvēki ir atsaucīgi, cik cieņpilni izturās pret cilvēkiem, pret pacientiem, pret tuviniekiem, jo šeit katram mēs pieejami individuāli, mēs runājam ar to cilvēku, viņiem ir katram izstrādāts gan medicīnas, gan aprūpes un rehabilitācijas plāns, pēc kur mēs arī vadamies. Fizioterapeiti, kuri iet un nodarbojās ar cilvēkiem, šī pilnīgi noteikti nav nabaga māja. Es pat teiktu, ka šis ir kā luksus viesnīcā. Varbūt ne luksus, bet tā, ka par šiem cilvēkiem tik ļoti rūpējās un tik ļoti par viņiem domā. Un tās iespējas, ko mēs nodrošinām, tās nevar salīdzināt, manuprāt, ne ar vienu citu vietu Latvijā. Jo cilvēki tiek vesti, cilvēki šeit ne tikai aprūpē un sniedz medicīniskos pakalpojumus, bet mēs nodrošinām arī viņiem brīvā laika iespējas pavadīt cilvēkus uz jūrmā, pastaigāties vasarās. Mēs esam cilvēkus veduši uz muzejiem, uz bibliotēkām. Es nezinu, kur Latvijā ir vēl tāda iestāde, kur šeit par cilvēkiem tik ļoti domā, kur rūpējās par viņu interesēm, lai neaizmirst arī ikdienas lietas. Uz kafejnīcām mēs esam braukuši ar cilvēkiem kopā, ar pacientiem. Tā, kad tiešām mēs darām visu to, lai šie cilvēki neaizmirst par svarīgām lietām, kas viņiem varbūt mums visiem tas liekas tāds niecīgs sīkums, bet šie cilvēki katru braucienu, katru pasākumu uztver kā wow, kaut ko tādu neatņemam tādu dzīves sastādē, ko viņi ir kādreiz darījuši. Tas liekas tā ļoti svarīgi, ka par cilvēkiem mēs tiešām domājam. Tieši braucam arī vasarā uz zoodārstu, kur cilvēki ir ļoti interesanti vērot, kā demences pacienti uzvedās un kā viņi izturās šajā izbraucienā. Paši nopērkam burkānu trauciņus, kā viņi pabaro dzīvnieciņu, bet viņi staigā kā maz bērni arī līdzi, pabaro dzīvnieciņu, tad paši uzēd kādu burkāniņu. Tā ļoti mīļi tas viss izskatās. Cilvēki, kur saskars ar kādām veselības problēmām un kuriem ir nepieciešams šādas iestādes, es noteikti novēlu nebaidīties no nezināmā, jo šeit dzīve nebeidzas, bet šeit, principā, citiem dzīve tikai sākas ar dažādiem uzlabojumiem un ļoti plašām iespējām.